Lasījums no Apustuļu darbiem. Pirmajā grāmatā, Teofīl, es atstāstīju visu to, ko Jēzus sākumā darīja un mācīja līdz tai dienai, kurā saviem izvēlētajiem apustuļiem caur svēto garu atstājis norādījumus, tika uzņemts debesīs. Pēc savām ciešanām viņš tiem deva arī daudzus pierādījumus, ka viņš ir dzīvs. 40 dienas tiem parādīdamies un runādams par to, kas attiecas uz Dieva valstību. Un kopīgās maltītes laikā viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīt Tēva apsolīto. Jūs par to dzirdējāt no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc šīm nedaudzajām dienām tiksiet kristīti svētajā garā. Tad sanākušie viņam jautāja sacīdami: Kungs, vai šajā laikā tu atjaunos Izraēļu valsti? Bet viņš tiem sacīja: tā nav jūsu darīšana. Zināt laiku un brīdi, kuru Tēvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks svētais gars. Un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā un līdz pat zemes robežām. Un to pateicis, viņš tiem redzot, pacēlās augšup, un mākonis viņu aizsedza to acīm. Un kad viņam aizejot, tie pētījoši raudzījās uz debesīm. Lūk, 2 vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus un sacīja: Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat, raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts debesīs, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt, aizejam uz debesīm. Tas ir Dieva vārds. 47. psalms. Dievs ir visas zemes karalis. Visas tautas, plaukšķiniet rokām, gavilējiet kungam priecīgām balsīm, jo visaugstais kungs ir bijājams, liels karalis par visu zemi. Dievs paceļas augšup, gaviļu pavadīts, un kungs atskanot taurei. Dziediet kungam, dziediet, dziediet mūsu karalim, dziediet. Jo Dievs ir visas zemes karalis. Dziediet,
slavas dziesmu. Dievs valda pār tautām. Dievs sēž savā svētajā tronī. Dievs ir visas zemes karalis. Lasījums no svētā apustuļa Pāvila vēstules Efeziešiem. Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, lai dod jums gudrības un atklāsmes garu viņa dziļākai pazīšanai. Lai viņš apgaismo jūsu gara acis, ka jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādas goda bagātības svētajiem dod viņa mantojums un kāds attiecībā uz mums ticīgajiem ir viņa bezgalīgā spēka lielums, pateicoties viņa varenības spēka darbībai, kuru viņš parādīja Kristu, uzmodinādams viņu no miroņiem un nosēdinādams pie savas labās rokas debesu augstumos, augstāk par katru valdību un varu un spēku un valdīšanu un ikvienu vārdu, kas tiek pieminēts ne tikai šajā mūžā, bet arī nākamajā. Un Dievs visu nolika zem viņa kājām. Un viņu iecēla pāri visam, par galvu baznīcai, kas ir viņa miesa. Tas ir Dieva vārds. Alleluja! Ejiet un māciet visas tautas. Es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Alleluja! Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Pēc augšām celšanās vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un viņu ieraudzījuši, tie atdeva godu.
bet daži šaubījās. Tad Jēzus piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Un mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un lūk, es esmu ar jums visās dienās, līdz pat pasaules beigām. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Sakām vārdu grāmatas. To saka Dieva gudrība. Es biju pie Kunga viņa ceļu sākumā, pirms viņš iesākumā bija ko darījis. No mūžiem es esmu radīta, un seniem laikiem, pirms zeme bija tapusi. Vēl nebija ūdeņu plašumu, bet es biju jau ieņemta. Vēl avotos nebija sakrājies ūdens, pirms bija nosēdušies kalni. Vēl pirms pakalniem es esmu dzemdināta. Zemi un tīrumus viņš vēl nebija veidojis, nedz zemes putekļiem sākumu. Kad viņš radīja debesis, es biju klāta. Kad ar stingru likumu un debesu loku viņš apjoza ūdeņu plašumus, kad augšā viņš veidoja mākoņus un dzelmju avoti pieņēmās spēkā, kad viņš noteica robežas apkārt jūrai un ūdeņiem, lai tie nepārkāptu savus krastus, kad viņš lika pamatus zemei, es biju kopā ar viņu, kā māksliniece. Viņa iepriecinājums visās dienās, visu laiku rotaļājoties viņa priekšā, rotaļājoties zemes virsū. Un mans prieks bija būt kopā ar cilvēku dēliem. Tas ir Dieva vārds. Četrdesmit astotais psalms. Dieva svētnīcā mēs saņemam žēlastības. Liels ir Kungs un augsti teicams mūsu Dieva pilsētā. Viņa svētais kalns, krāšņā virsotne, ir iepriecinājums visai zemei. Ko bijām dzirdējuši, to arī redzējām debespulku Kunga pilsētā, mūsu Dieva pilsētā. Dievs to ir nostiprinājis uz mūžiem.
Dievs, mēs domājam par Tavu žēlsirdību, Tavas svētnīcas vidū. Kā Tavs vārds, Dievs, tā arī Tava slava sniedzas līdz pat zemes robežām. Tava labā roka ir taisnības pilna. Izstaigājiet Sionu, apstaigājiet to, izskaitiet, cik tai torņu, lai par visu varētu pastāstīt nākamajām paaudzēm. Ka Dievs ir mūsu Dievs uz mūžīgiem laikiem. Dieva svētnīcā mēs saņemam žēlastības. Lasījums no Svētā apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem. Brāļi, kad piepildījās laiks, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes un pakļautu likumam, lai izpirktu tos, kas bija zem likuma varas, un lai mēs iegūtu dēlu tiesības. Tā kā jūs esat dēli, Dievs jūsu sirdī sūtīja sava dēla garu, kas saka: Abba, Tēvs. Tātad tu vairs neesi kalps, bet dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tas ir Dieva vārds. Alleluja! Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā Galilejas Kānā bija kāzas, un tur bija Jēzus māte. Kāzās bija ielūgts arī Jēzus ar saviem mācekļiem. Un kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja: Tiem nav vīna. Jēzus viņai atbildēja: Sieviete, kāda man un tev daļa par to? Mana stunda vēl nav pienākusi. Tad viņa māte sacīja kalpiem: Izdariet visu, ko viņš jums teiks.
Bet tur bija 6 akmens trauki ūdenim, nolikti jūdu šķīstīšanās vajadzībām, un katrā no tiem ietilpa 2 vai 3 mēri. Jēzus viņiem sacīja: piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja līdz pat malām. Tad Jēzus sacīja viņiem: smeliet tagad un nesiet galda pārzinim. Un viņi aiznesa. Kad galda pārzinis nogaršoja ūdeni, kas bija pārvērsts par vīnu, un nezināja, no kurienes tas cēlies, bet kalpi, kas smēla ūdeni, to zināja. Viņš pasauca līgavaini un tam sacīja: katrs cilvēks vispirms liek labo vīnu, un kad jau iedzēruši, tad mazvērtīgāko, bet tu labo vīnu taupīji līdz šim. Tāds bija brīnumdarbu sākums, ko Jēzus izdarīja Galilejas Kānā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi viņam ticēja. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no apustuļu darbiem. Pavadījis kādu laiku Antiohijā, Pāvils devās ceļā, pārsteigādams pēc kārtas visu Galatijas apvidu un Frīģiju un stiprinādams visus mācekļus. Bet kāds jūds vārdā Apols, kas pēc dzimšanas bija Aleksandrietis, daļrunīgs vīrs un stiprs rakstos, atnāca uz Efezu. Viņš jau bija iepazīstināts ar Kunga ceļu un runāja ar lielu dedzību un cītīgi mācīja to, kas attiecas uz Jēzu, pats pazīdams vienīgi Jāņa kristību. Tā viņš droši sāka runāt sinagogā. Priscilla un Akvila viņu dzirdot, paņēma viņu sev līdzi un viņam sīki izskaidroja Dieva ceļu. Bet, kad viņš gribēja doties uz Ahaju, brāļi uzrakstīja vēstuli mācekļiem ar pamudinājumu viņu uzņemt. Viņš aizgājis, daudz palīdzēja tiem, kas bija ieticējuši, pateicoties žēlastībai, jo viņš sekmīgi atspēkoja jūdus ar rakstiem, publiski pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Tas ir Dieva vārds. Četrdesmit 7. psalms. Dievs ir visas zemes valdnieks. Visas tautas, plaukšķiniet rokām, gavilējiet Kungam priecīgām balsīm, jo visaugstais Kungs ir bijājams, liels karalis par visu zemi. Jo Dievs ir visas zemes karalis. Dziediet slavas dziesmu. Dievs valda pār tautām. Dievs sēž savā svētajā tronī. Tautu valdnieki apvienojas kopā ar Ābrahama Dieva tautu, jo zemes varenie pieder Kungam, bet viņš
ir visaugstākais. Dievs ir visas zemes valdnieks. Alleluja! Es izgāju no Tēva un atnācu uz pasauli. Es atkal atstāju pasauli un aizeju pie Tēva. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Patiesi, patiesi, es jums saku, ja jūs ko lūgsiet no Tēva manā vārdā, Viņš jums to dos. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, un jūs saņemsiet, lai jūsu prieks būtu pilnīgs. To es jums stāstīju līdzībās. Nāk stunda, kad es jums vairs nerunāšu līdzībās, bet atklāti jums vēstīšu par Tēvu. Tajā dienā jūs lūgsiet manā vārdā, un es jums nesaku, ka es lūgšu Tēvu par jums, jo Tēvs pats jūs mīl. Tādēļ, ka jūs iemīlējāt mani un ieticējāt, ka es esmu izgājis no Dieva. Es izgāju no Tēva un atnācu uz pasauli. Es atkal atstāju pasauli un aizeju pie Tēva. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Apostuļu darbiem. Pēc Jēzus uzkāpšanas debesīs apostuļi atgriezās Jeruzālēmē no kalna, ko sauc par Eļļas kalnu, un kas ir tuvu pie Jeruzālēmes, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzkāpa augštelpā, un tur palika Pēteris un Jānis un Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un viņa brāļiem. Tas ir Dieva vārds. Divdesmit 7. psalms
es redzēšu Dieva labumu. Kungs ir mana gaisma un mans glābējs. No kā man bīties? Kungs ir manas dzīvības sargs. Par ko man baiļoties? Vienu es lūdzu no Kunga. Tik to es vēlos. Ka varētu dzīvot Kunga namā visās sava mūža dienās. Lai redzētu Kunga laipnību un ietu viņa svētnīcā. Uzklausi, Kungs, manu balsi, kad es saucu uz tevi. Apžēlojies par mani un uzklausi mani. Mana sirds saka par tevi. Meklējiet manu vaigu. Kungs, es meklēju tavu vaigu. Es redzēšu Dieva labumu. Lasījums no svētā apustuļa Pētera 1. vēstules. Priecājieties! Kad esat līdzdalīgi Kristus ciešanās. Lai jūs varētu priecāties un līksmot arī tad, kad atklāsies viņa godība. Svētīgi jūs esat, ja jūs nonievā Kristus vārda dēļ, jo virs jums mīt godības un Dieva gars. Tomēr, lai neviens no jums necieš kā slepkava vai zaglis vai ļaundaris vai kā svešu lietu kārotājs, bet ja viņš cieš kā kristīgais, tad lai neuzskata to par kaunu, bet gan lai slavē Dievu šajā vārdā. Tas ir Dieva vārds. Alleluja! Es jūs neatstāšu bāriņus. Es atgriezīšos pie jums un iepriecināšu jūsu sirdi. Alleluja! Lasījums no svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi.
pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Un lai visiem, kurus tu viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi. Tā kā tu viņam esi devis varu pār ikvienu miesu. Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu tevi, vienīgo patieso Dievu un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji uzdevis darīt. Un tagad pagodini mani tu, Tēvs, sevis paša priekšā ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms pasaule tapa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi ievēroja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, ir no tevis. Jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis un ticēja, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem. Es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi, jo viņi ir tavi. Un viss manējais ir tavs, un tavējais mans. Un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es aizeju pie tevis. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Apustuļu darbiem. Tajā laikā Pāvils, pārstaigājis kalnu apvidus, nonāca Efezā un atradis dažus mācekļus, tiem sacīja: vai jūs, pieņemdami ticību, saņēmāt Svēto garu? Bet tie viņam teica: mēs pat neesam dzirdējuši, ka ir Svētais gars. Tad viņš pajautāja: kā kristībā jūs esat kristīti? Tie atbildēja: Jāņa kristībā. Tad Pāvils sacīja: Jānis kristīja ar grēku nožēlošanas kristību, sacīdams ļaudīm, lai tie ticētu tam, kas nāks pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdot, viņi pieņēma kristību Kunga Jēzus vārdā. Un kad Pāvils uzlika viņiem rokas, par viņiem nolaidās Svētais gars. Un viņi runāja valodās un pravietoja.
bet viņu pavisam bija ap 12 vīru. Bet viņš iegājis sinagogā, drošsirdīgi sludināja 3 mēnešus, runādams un pārliecinādams par Dieva valstību. Tas ir Dieva vārds. Sešdesmit 8. psalms. Dziediet kungam, visas tautas. Dievs pieceļas, un viņa ienaidnieki izklīst, un bēg no viņa vaiga tie, kas viņu ienīst. Tu viņus izskaisi līdzīgi tam, kā izgaist dūmi, tāpat kā vasks izkūst pie uguns. Tā izzūd grēcinieki Dieva vaiga priekšā. Bet taisnīgie priecājas un līksmo Dievu priekšā un gavilē priekā. Dziediet Dievam, spēlējiet viņa vārdam, gatavojiet ceļu tam, kas soļo virs mākoņiem. Bāreņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs savā svētajā mājoklī. Atstātajiem Dievs gatavo mājokli. Izved gūstekņus brīvībā. Dziediet kungam, visas tautas. Alleluja! Ja jūs kopā ar Kristu esat augšām cēlušies, tad meklējiet to, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Tajā laikā mācekļi sacīja Jēzum: Lūk, tagad tu runā atklāti un nestāsti nevienu līdzību. Tagad mēs zinām, ka tu visu zini. Un tev nav vajadzīgs, lai tev kāds jautātu. Tādēļ mēs ticam, ka tu esi izgājis no Dieva. Jēzus viņiem atbildēja: Tagad jūs ticat? Lūk, nāk stunda, un ir jau pienākusi, kad jūs izklīdīsiet katrs uz savu pusi un atstāsiet mani vienu. Bet es neesmu viens, jo ar mani ir Tēvs. To es jums pateicu, lai manī jums būtu miers. Pasaulē jums ir spaidi, bet esiet
droši. Es uzvarēju pasauli. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Apustuļu darbiem. Tajās dienās Pāvils no Milētas sūtīja uz Efesu un saicināja baznīcas priesterus. Kad tie bija atnākuši pie viņa, viņš tiem sacīja: Jūs zināt, kāds es biju pie jums šo laiku no pirmās dienas, kad ierados Āzijā, kā es kalpoju Kungam visā pazemībā un asarās un pārbaudījumos, kas jūdu ļaunprātības dēļ mani piemeklēja. Kā neizvairījos ne no kā derīga, ko nebūtu jums sludinājis un mācījis publiski un mājās, aicinādams jūdus un grieķus uz atgriešanos pie Dieva un uz ticību mūsu Kungam Jēzum. Bet tagad, lūk, gara mudināts, es dodos uz Jeruzalemi, nezinādams, kas mani tur sagaida, kā tikai to, ko svētais gars man visās pilsētās atgādina, ka mani gaida važas un ciešanas. Bet es nemaz tik augstu nevērtēju savu dzīvību. Ja vien es pabeigtu savu skrējienu un kalpošanu, ko esmu saņēmis no Kunga Jēzus, dotu liecību par Dieva žēlastības evaņģēliju. Un lūk, tagad es zinu, ka jūs visi, kuru vidū es staigāju, sludinādams valstību, vairs neredzēsiet manu vaigu. Tāpēc es jums šodien apliecinu, ka esmu tīrs no jebkādām asinīm, jo es nevairījos jums sludināt Dieva gribu visā pilnībā. Tas ir Dieva vārds. Sešdesmit astotais psalms. Dievs, tu sūtīji bagātu lietu. Savu iztvīkušo mantojumu tu atspirdzināji. Tavs ganāmpulks tur apmetās dzīvot. Savā labestībā, Dievs, tu gādāji par nabagu. Lai Kungs dienā ir slavēts. Mūs nesīs Dievs, mūsu pestīšana. Mūsu Dievs ir glābējs Dievs.
Kungs ļauj izbēgt no nāves. Dziediet Kungam visas tautas. Alleluja! Es lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu iepriecinātāju, lai tas paliktu pie jums mūžam. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus, pacēlis acis uz debesīm, sacīja: Tēvs, stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi, un lai visiem, kurus tu viņam devi, dāvātu mūžīgo dzīvi. Tā kā tu viņam esi devis varu pār ikvienu miesu. Bet mūžīgā dzīve ir tā, ka viņi atzītu tevi, vienīgo, patieso Dievu. Un to, kuru tu sūtīji, Jēzu Kristu. Es tevi pagodināju virs zemes, izpildīju darbu, ko tu man biji devis darīt. Un tagad pagodini mani, Tēvs, tevis paša priekšā, ar to godu, kāds man bija pie tevis pirms pasaule tappa. Es atklāju tavu vārdu ļaudīm, kurus tu man devi no pasaules. Viņi bija tavi, un tu viņus atdevi man, un viņi glabāja tavus vārdus. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man devi, ir no tevis. Jo vārdus, kurus tu man uzticēji, es nodevu viņiem. Un viņi tos pieņēma un patiesi atzina, ka es esmu izgājis no tevis un ticēja, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem. Es lūdzu par viņiem.
Es lūdzu nevis par pasauli, bet gan par tiem, kurus tu man devi. Jo viņi ir tavi. Un viss manējais ir tavs. Un tavējais mans. Un viņos es esmu pagodināts. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es aizeju pie tevis. Lasījums no Apustuļu darbiem. Tajās dienās Pāvils sacīja Efezas baznīcas priesteriem: Uzmaniet paši sevi un visu ganāmpulku, kurā svētais gars jūs ir iecēlis par bīskapiem, lai jūs vadītu Dieva baznīcu, ko viņš ir ieguvis ar savām asinīm. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas starp jums ienāks plēsīgi vilki, kas netaupīs ganāmpulku. Un no jūsu pašu vidus celsies vīri, kas runās aplamības, lai aizrautu sev līdzi mācekļus. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus dienu un nakti nemitējos ar asarām pamācīt ik vienu no jums. Un tagad es jūs novēlu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj uzbūvēt un dot mantojumu ar visiem svētajiem. Ne no viena es neesmu kārojis sudrabu vai zeltu vai apģērbu. Jūs paši zināt, ka manām un manu līdzgājēju vajadzībām kalpoja šīs rokas. Visās lietās es jums rādīju, ka tā strādājot vajag palīdzēt slimajiem un pieminēt Kunga Jēzus vārdus, tādēļ, ka viņš bija sacījis: svētīgāk ir vairāk dot nekā ņemt. Un to pateicis, viņš nometās ceļos un kopā ar viņiem visiem lūdzās. Bet visi sāka gauži raudāt un krisdami Pāvilam ap kaklu viņu skūpstīja un ļoti bēdājās par vārdiem, kurus viņš teica, ka viņa vaigu tie vairs neredzēšot. Tad tie pavadīja viņu līdz kuģim. Tas ir Dieva vārds.
68. psalms. Dziediet kungam visas tautas. Parādi Dievs savu spēku. Dievs, nostiprini to, ko mūsu dēļ esi darījis. Tavas svētnīcas dēļ, kas ir Jeruzalemē. Tev karaļi nesīs dāvanas. Dziediet Dievam jūs, zemes valstis. Dziediet kungam, spēlējiet Dievam, kurš brauc pār debesīm, mūžsenām debesīm. Lūk, viņš liks atskanēt savai balsī, varenai balsī. Atzīstiet Dieva spēku. Pār Izraēli ir viņa godība, un viņa vara pāri mākoņiem. Izraēļa Dievs savai tautai pats dos spēku un stiprumu. Lai Dievs ir slavēts. Dziediet kungam visas tautas. Alleluja! Tavi vārdi, kungs, ir patiesība. Svētī mūs patiesībā. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem, sacīdams: Svētais Tēvs, pasargā viņus savā vārdā, kuru tu man devi, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs. Kamēr es biju ar viņiem, es viņus sargāju tavā vārdā, kuru tu man devi, un nosargāju, un neviens no viņiem nepazuda, kā tikai pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un to runāju vēl būdams pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Es viņiem devu tavus vārdus,
bet pasaule viņus ienīda. Tādēļ, ka viņi nav no pasaules. Tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet gan, lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī viņus patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu mani sūtīji pasaulē, tāpat arī es viņus sūtīju pasaulē. Un par viņiem es veltīju upurī pats sevi. Lai arī viņi būtu svēti patiesībā. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Apustuļu darbiem. Tajās dienās Jeruzālemē romiešu tribūns, gribēdams skaidrāk zināt, kāda iemesla dēļ jūdi apsūdz Pāvilu, atraisīja viņu un lika sanākt virspriesteriem un visai augstajai padomei, un izvedis Pāvilu ārā. Viņu nostādīja to priekšā. Bet Pāvils, zinādams, ka viena daļa pieder pie saducejiem un otra pie farizejiem, skaļi sacīja augstās padomes priekšā: Vīri, brāļi, es esmu farizejs, farizeju dēls. Mani tiesā cerības dēļ uz augšām celšanos no miroņiem. Un, kad viņš to pateica, izcēlās nesaskaņas starp farizejiem un saducejiem, un sapulce sašķēlās. Jo saduceji apgalvo, ka nav ne augšām celšanās, ne eņģeļa, ne gara, bet farizeji atzīst, ka vienu, tā otru. Un izcēlās liela klaigāšana. Daži rakstu zinātāji no farizeju vidus piecēlušies, kareivīgi sauca sacīdami: Mēs nekā ļauna šajā cilvēkā neatrodam. Un ja patiešām gars vai eņģelis viņam ir runājis. Un kad tracis palielinājās, tribūns, baidīdamies, ka tie Pāvilu nesaplosa, pavēlēja kareiviem nokāpt lejā un viņu izraut no to vidus un aizvest uz cietoksni. Bet nākamajā naktī Pāvilam parādījās Kungs un sacīja: Esi drosmīgs, jo tāpat, kā tu liecināji par mani Jeruzālemē, tāpat tev vajadzēs liecināt arī Romā. Tas ir Dieva vārds. Sešpadsmitais psalms. Pasargā mani, Dievs.
jo es paļaujos uz tevi. Pasargā mani, Dievs, jo es ceru uz tevi. Es sacīju kungam, mans kungs tu esi. Kungs ir mana mantojuma un biķera daļa. Tu esi tas, kura rokās ir mans liktenis. Es slavēšu kungu, kas deva man saprātu. Jo pat naktī mana sirds mani māca. Kungs vienmēr būs manu acu priekšā. Es netikšu pieveikts, jo viņš ir man pie labās rokas. Tāpēc mana sirds priecājas un mana dvēsele gavilē, un arī mana miesa dzīvos drošībā. Jo tu neatstāsi pazemē manu dvēseli un neļausi redzēt satrūdēšanu savam svētajam. Tu darīsi man zināmus dzīvības ceļus. Prieka pārpilnību tava vaiga priekšā. Līgsmību pie tavas labās rokas uz mūžiem. Pasargā mani, Dievs. Jo es paļaujos uz tevi. Alleluja! Lai viņi visi ir viens, tāpat kā tu, Tēvs, manī un es tevī. Tā lai pasaule ticētu, ka tu mani sūtīji. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pēdējo vakariņu laikā Jēzus pacēlis acis uz debesīm, lūdzās par saviem mācekļiem sacīdams: Svētais Tēvs, es lūdzu ne tikai par viņiem, bet arī par tiem, kas viņu vārdu dēļ ticēs man. Lai viņi visi ir viens, tāpat kā tu, Tēvs, manī, un es tevī,
lai arī viņi ir mūsos, tā lai pasaule ticētu, ka tu mani sūtīji. Un godību, ko tu man devi, es devu viņiem, lai viņi būtu viens, kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī. Lai viņi būtu pilnīgi vienoti, tā lai pasauli atzītu, ka tu esi mani sūtījis un viņus esi mīlējis, tāpat kā mīlēji mani. Tēvs, es vēlos, lai tie, kurus tu man devi, būtu kopā ar mani, tur, kur esmu es. Lai viņi redzētu manu godību, ko tu man devi. Jo mani mīlēji jau pirms pasaules radīšanas. Taisnīgais Tēvs, pasaule tevi nepazina, bet es tevi pazinu, un viņi atzina, ka tu mani esi sūtījis. Un tavu vārdu es viņiem darīju zināmu un darīšu zināmu, lai mīlestība, ar kādu tu mani mīlēji, būtu viņos. Un arī es būtu viņos. Tas ir Kunga vārds. Lasījums no Apustuļu darbiem. Tajās dienās ķēniņš Agripa un Berenika ieradās Cēzarejā un apsveica Festu. Un kad viņi tur bija pavadījuši vairākas dienas, Fests pastāstīja ķēniņam par Pāvilu, sacīdams: Feliks atstāja cietumā kādu vīru. Kad es biju Jeruzālemē, virspriesteri un jūdu vecākie ieradās pie manis viņa lietā, prasīdami viņu notiesāt. Es tiem atbildēju: romiešiem nav ieraduma izdot kādu cilvēku, kamēr apsūdzētais nav stājies pretī apsūdzētājiem, un viņam nav bijis iespējas sevi aizstāvēt pret apsūdzību. Kad tie bija sanākuši, es bez vilcināšanās nākamajā dienā sēdos tiesas krēslā un pavēlēju atvest šo vīru. Apsūdzētāji, uzstājoties, neuzrādīja nevienu liecību noziegumiem, par kuriem man bija aizdomas. Tiem bija sūdzības pret viņu kaut kādos viņu ticības jautājumos un par kaut kādu mirušo Jēzu, par kuru Pāvils apgalvoja, ka viņš esot dzīvs. Šāda veida jautājumus nepārzinādams, es vaicāju, vai viņš nevēlētos iet uz Jeruzālemi un tur tiesāties šajās lietās. Bet, kad Pāvils atsaucās, lai viņu atstājot augusta spriedumam, es pavēlēju viņu apsargāt, kamēr viņu aizsūtīšu pie ķeizara,
Tas ir Dieva vārds. Simtu 3. psalms. Dieva tronis ir debesīs. Teic, mana dvēsele, Kungu. Un viss, kas ir manī, lai teic viņa svēto vārdu. Teic, mana dvēsele, Kungu. Un neaizmirsti, ko viņš tev darīs labu. Jo cik augstu ir debesis pār zemei, tik liela ir Kunga žēlsirdība tiem, kas viņa bīstas. Cik rietumi ir tālu no austrumiem. Tik tālu no mums viņš ir aiznesis mūsu vainas. Debesīs Kungs ir uzcēlis savu troni. Un viņa valstība pārvalda visu. Teiciet Kungu, visi viņa eņģeļi. Jūs spēkā varenie, kas pildāt viņa pavēles. Dieva tronis ir debesīs. Alleluja! Svētais gars jums iemācīs visu. Un atgādinās jums visu, ko es jums sacīju. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Kad Jēzus pēc augšām celšanās no miroņiem jau 3. reizi parādījās mācekļiem, viņš sacīja Sīmanim Pēterim: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja: Jā, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Un viņš vēlreiz tam teica: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja: Jā, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Tad viņš tam sacīja 3. reizi: Sīmani, Jāņa dēls, bet tu mani
mīli. Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja 3. reizi, vai tu mani mīli? Un viņam atbildēja: Kungs, tu visu zini. Tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, kad tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji. Bet palicis vecāks, tu izstiepsi savas rokas. Un cits tevi apjozīs. Un vedīs tur, kur tu negribi. To viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu. Un to pateicis, viņš tam sacīja: Seko man. Tas ir Kunga vārds.